Dakter, vai es jūku prātā? Bailes no sajukšanas prātā bieži ir papildus stresa cilvēkiem, kuri jau tā cieš no veģetīvās nervu sistēmas disfunkcijas. Un nav jau brīnums, ka šāda doma iešaujas galvā. Simptomi danco pa visu tavu ķermeni. Ir sajūta, ka tu sāc zaudēt kontroli. Un ja ir sajūta, ka tu sāc zaudēt kontroli, tātad tu jūtas prātā. I'm ready to go in, coach. Just give me a chance. I know there's a lot riding on it, but it's all psychological. Nu jā, jo tu sāc justies kā svešinieks savā ķermenī. Tev rodas galvā visādi biedējoši scenāriji. Tā labi. Protams, ka tavu diagnozi, vai tu esi jutis prātā, var noteikt tikai un vienīgi ārsts, nevis mūsu fantastiskā fantāzija. Bet ticiet man arī pēc savas pieredzes, ka visprātīgākais cilvēks pie veģetīvās distonijas sāsinājumiem var kļūt par riktīgu zaķpastalu. Un nav jau tā, ka par to galīgi ir jākautrējas. Galvenais ir noskaidrot faktu pēc fakta. Uzdot jautājumus ārstam par visām savām sajūtām, lai nav tā, ka vizīte 15 minūšu garumā ir pilnīgi izmesta miskastē. Ņemot vērā, ka esmu faktu cilvēks, arī šo sajūtu man vajadzēja apstiprināt, ka tas tā nevar notikt, ka es nevaru sajūt prātā, lai gan man bija dažreiz tādas sajūtas. Un te man palīdzēja mans mīļais grāmatu autors, ārsts, psihoterapeits Andrejs Kurpatovs, kurš ar humoru un cilvēkiem saprotamā valodā iedeva man pāris faktus, lai atgādinātu, ka Meldra, tu nesajuksi prātā tik vienkārši. Pat tiešām sajukt prātā ir diezgan sarežģīts process. Sajukšanai prātā ir vajadzīgi īpaši faktori. Būtiskākie faktori, kas uz to var vilkt. Pirmais – ģenētiskās iezīmes, smagas smadzeņu traumas vai slimības, narkotiku vai alkohola pārmērīga lietošana, ļoti spēcīgas psiholoģiskās traumas plus iepriekšējie faktori. Par sajukšanu prātā vairāk atbild centrālā nervu sistēma. Mūsu gadījumā histēriju taisa veģetīvā jeb autonomā nervu sistēma. Un mūsu ķermenis uzvedas tā, it kā mums būtu brīnumsvecīte ielikta. Izrādās, ka šajā gadījumā nav runa par sajukšanu prātā, bet tas ir abonements darbam ar sevi.